Magnija deficīts ir ļoti bieži sastopams un gandrīz 80% cilvēku cieš no tā, kas ir skumji, jo minerālvielas bieži vien ir svarīgākas par vitamīniem. Bez tiem vitamīni nevar veidoties vai uzsūkties. Magnijs ir arī svarīgāks par nātriju, kalciju un pat kāliju, jo tie visi ir atkarīgi tieši no magnija. Šis minerāls ir viens no svarīgākajiem elementiem, kas mūsu ķermenim ir nepieciešams pēc skābekļa, ūdens un pamata pārtikas. Tas ir iesaistīts vairāk nekā 300 vielmaiņas procesos un veic daudzas svarīgas funkcijas jūsu organismā. Piemēram, nodrošina normālu ogļhidrātu, tauku un aminoskābju vielmaiņu, regulē asinsriti un sirds muskuļu darbību. Turklāt tas veicina vienmērīgu nervu un muskuļu darbību. Jāsaka, ka nevis kalcija, bet gan magnija deficīts var būt pat īstais kaulu masas zuduma cēlonis. Turklāt bērniem tas var izraisīt diabētu, trauksmes traucējumus, depresiju un hiperaktivitātes sindromus. Taču magnija bieži vien pietrūkst pārtikā, un tādos gadījumos uzturbagātinātāji var noderēt. Kā jūs varat saprast, ka jums var būt magnija deficīts? Kādi ir riska faktori un ko šajā gadījumā darīt? Nākošajā video.